5, 4, 3, 2, 1! Labrīt! Šodien tad ir tā lielā diena, kurā mēs noskaidrosim, kas pievienosies mūsu ģimenei, dēliņš vai meitiņa. Un mēs esam ļoti lielās nepacietības gaidās, lai arī no vienas puses man šķiet, ka man it kā ir vienalga. Es tiešām ļoti priecāšos par abiem dzimumiem, bet, protams, ziņkāra ir ļoti liela. Es nevaru sagaidīt pēdējās dienas par to, tik varu domāt un runāt. Un jā, priecājos, ka tā diena ir klāt. Visi viesi būs vienos, šobrīd ir 9, un man ir jāsāk dekorēt māja. 10. atvedīs arī balonu, ar kuru tad mēs noskaidrosim dzimumu, un vēl pāris dekorācijas, tā kā līdz tam es gribu salikt pa māju jau visu, ko pat esmu sagatavojusi. Es sataisīju hortenzijas pati, tā kā sakrāsoju, un vēl pasūtīju pāris nelielas dekorācijas, tā kā to visu vēlāk parādīšu, kad būšu izdekorējusi. Sanāca arī mazliet pārkārtot mājas iekārtojumu, pavisam nedaudz viesistabā šo to pārbīdīt, lai brīdī, kad mēs uzzinām, mums ir vieta, kur to balonu spridzināt. Un dreskots šodien mūsu viesiem un arī mums pašiem ir zils vai rozā. Es biju izvēlējusies kleitu rozā, kuru es vilkšu, jo zemapziņā pašai man šķiet, ka tomēr būs meitiņa. 2 reizes sapnī redzēju, ka man piedzimst meitiņa tieši šajā periodā, kad esmu stāvoklī. Un arī vienkārši man kaut kā ir tāda sajūta. Bet tā kleita, ko es sev biju noskatījusi, kurā es arī paziņoju mammai par to, ka esmu stāvoklī, viņa man vairs īsti nedara. Vēdera vidusdaļā viņa ir ļoti cieša un tā kā uzreiz sanāk nedaudz par īsu. Tāpēc es šodien ieņemšu zilo komandu, bet Roberts no mūsu ģimenes būs saģērbies rozā un viņš ieņems rozā komandu. Samainījāmies vietām, jo sākumā bija domāts, ka būs otrādi. Bet, protams, ka tas nekas, tā kā man vēl jāpaspēj ieveidot mati, pārģērbties, bet to es noteikti darīšu pēc tam, ka būšu visu sakārtojusi un izdekorējusi, un tad jau vienos būs arī viesi. Roberts šobrīd jau sācis taisīt kaut kādus ēdienus, es vēlāk, kad būšu pabeigusi dekorēt, arī viņam pieslēgšos. Vēl es gribu sagatavot arī dāvaniņu, jo mūsu viesi varēs minēt, kas tad būs puisīts vai meitenīt, un viens no tiem, kas būs uzminējis pareizi, dabūs dāvaniņu, kas arī būs tā kā rozā un zilā tematikā. Kā jau parasti uz šiem pasākumiem, šādām balītēm, es esmu mazliet pārcentusies, es atzīstu, ka es ļoti iespringstu uz visādām mazajām detaļām un nevaru nomierināties, kamēr viss ir tieši tā, kā man gribās, bet es ļoti izbaudu šādu pasākumu gatavošanu un rīkošanu, tā kā tas viss man sagādāja prieku un es galīgi nesūdzos. Tagad tad došos dekorēt.
viesistaba, ka tikko ienāk iekšā, neko daudz šeit es nemainīju, tikai uzliku savas nokrāsotās hortenzijas galda vidū. Jā, mēs pārlikām šeit šo dīvānu, jo šeit mums būs gan fotostūris, gan arī vieta, kur uzzināsim tad to dzimumu. Šeit mēs uztaisījām tādu stūrīti, kur viņi varēs minēt dzimumu, uzrakstot savu vārdu uz lapiņas, iemetot team boy or team girl, un tad mēs pēc tam izlozēsim uzvarētāju, kurš būs uzminējis. Fotostūrīts mums tāpa no Pasniedz skaisti. Pasūtījām šos te divus tā kā fotosieniņas, un tad no viņiem būs arī lielais balons un konfeti. Un tad Roberts nopirka šos te hēlī balonus blakus. Un tad nedaudz izdekorēju arī virtuvi un viesistabu. Šeit vēl nāks kūka, kas ir pasūtīta, bet nopirkām šādas rozā un zilas puķītes. Man liekas, ļoti skaisti. Galds arī sanāca super smuki. Sākumā es nebiju pārliecināta par tiem tilla galdautiņiem, bet man liekas, ka beigās kopā ļoti skaisti izskatās. Esam sākuši likt jau arī ēdienus, un tad tur arī ir tās manas nokrāsotās hortenzijas. Un cik nu es varēšu, es visus dekorus, ko es pirku internetā, atstāšu linkus apakšā. Un šeit tad ir otrs stūrīts. Šī te virtuļsiena arī ir no Pasniedz skaisti. Mēs viņu izīrējām, un tur nāks virsū virtulīši, kurus vēl atvedīs. Tad šeit ir šķīvīši un vēl viena, tā teikt, spēle vai aktivitāte, kur mūsu draugi un radi var izdomāt mūsu bērniņam vārdu, jeb drīzāk atstāt ieteikumu vārdiem, un tad te uzrakstīt un atstāt šajās te kastītēs. Un tad šeit viesistabas malā, kas ir, kad tikko ienāk iekšā, mums ir rozā un zils bodijs, un man liekas super forši izskatās, un mūsu plāns ir vienu tad vilkt šim te mazlīti mugurā, un otru pataupīt varbūt kādam nākamajam. Funny how a positive test sign can make you full of life and oh so terrified. And in that moment I knew nothing would be the same. I love you, but I don't even know your name. Oh, can't wait to meet you. Like someone that I love. Oh, there's so much that I'll teach you. I'll give you wings and see who you become. I can't wait to meet you. Man tagad jāatkārto tas, ko redz. Jā. Drīz varēs. Domāju. Varam reizē, ja? Varam reizē. Nē, es nevaru vēl skatīt. Paga. Tas nav labi. Mēs dzird skatoties vairāk. Jā, protams. Nē. Jā. Nepievilkos.
Labas rokas, ko tu bērnu met nost. Monika. Var, nav teiks, ka nevar. Mēs esam pārliecināti, ka būs meitenīte. Man šķiet, ka būs puisis. Būs vēl viens mazdēliņš. Meiteni, paldies. Puika. Būs vai nu puisīts, vai nu meitenīte. Es domāju, ka būs puisītis, bet mana garderobe saka, ka būs meitenīte. Gan meitai. Gan čēlam. Es domāju, ka būs meitenīte. Man tu esi meitene. Es domāju, ka būs meitiņa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gonna make this love a whole lot stronger. Days shorter, nights longer. A new world will be born under your footsteps. I love you, but you don't even know it yet. Oh, can't wait to meet you. I hope you look like someone that I love. Oh, there's so much that I'll teach you. I'll give you agency. Pagaid, kas bija dēlam? Kaut kāds Hermaņons, jā? Hermaņons un Maričoja. 20 000 eiro vērtīgi atienos! Ir? Monika! Nu ko, mūsu balīte ir noslēgusies, bija vienkārši fantastiska diena. Es visu laiku smaidīju un smējos un bija tik superīga un tik pozitīvām emocijām piepildīta diena. Un jā, mana intuīcija bija pareiza, mums būs meitiņa un par ko es esmu, protams, super laimīga un jā, tagad tikai tā nosēžās visa šī diena un emocijas un satraukumi. Arī es biju ļoti satraukusies pirms tā balona spridzināšanas, ko es vispār negaidīju. Man trīcēja rokas. Es nedomāju, ka man būs tādas emocijas, bet nu, kaut kāds laikam bija viss kopā, tas saviņojums, satraukums un hormoni noteikti arī. Katrā ziņā tiešām diena bija vienkārši fantastiska. Es ļoti priecājos, ka mēs arī uzrīkojam šādu pasākumu, jo kā es vienmēr, mēs ar Robertu to atkārtojam dienā, dzīve ir jāsvin. Ir jāsvin šie mazie momenti vai lielie momenti, kā nu kurš tos uztver.
Un pat no kaut kā maziņa var uztaisīt kaut ko skaistu, mīļu un ģimenisku. Un man liekas, šī diena mums bija vienkārši tiešām ar tik mīļām emocijām piepildīta. Un paldies visiem, kas atbrauca, jo visi bija pacentušies un pirkuši drēbes vai meklējuši kaut kur speciālos veikalos vai vienkārši saģērbušies visi pilnā outfitā. Un es ļoti novērtēju. Un tiešām bija vienkārši trūkst vārdu, cik bija nenormāli fantastiska diena. Tagad gan došos pišķiņu vēl piekopt māju un atpūtīsimies. Sākšu šo video montēt rīt. Es nevaru, protams, sagaidīt padalīties arī ar jums, jo tās tādas tiešām fantastiskas labās emocijas, kuras gribas vairot, kuras gribas arī ar tām padalīties. Un jā. Tiešām bija superīgi, es joprojām par to domāju un par šo dienu domāju, tā kā un priecājos. Un es tikai atskatos uz to video, uz to mirkli, kad mēs spridzinājām to balonu un uz visu pārējo emocijām un liekas vienkārši, kur vēl skaistāk. Vēlreiz milzīgs paldies uzņēmumam, pasniedz skaisti par superīgo balonu, konfeti un visu pārējo par sieniņām. Un tas ir super forši, ka tagad ir tāda iespēja, ka neviens no mums nezināja. Man liekas, ka tas ir daudz foršāk nekā, ja kādam tas būtu jāgatavojas. Es viņiem vienkārši aizsūtīju, pati nemaz neatverot to, kas tad būs, un viņi pēc tā sagatavoja visu konfeti, balonu, visu pārējo. Tā kā ļoti iesaku, ja kaut kad tas ir aktuāli, cik es skatos viņi arī tā dzimšanas dienām un citām ballītēm, tā kā jā, ļoti iesaku, atstāšu linku uz viņu Instagram apakšā. Bet jā, šādās tad superīgās noskaņās teikšu jums tā, tiekamies jau nākamajā video. Čau!